Strīdā obligāti vajag dabūt ārā negatīvo enerģiju, negatīvās domas, negatīvās emocijas, un reizēm šķiet, ka pārī, kurā viens otru nemitīgi strīdās, nu gan kūsā dzīve, kaut kas pilnīgs pretējs vienaldzībai. Un nereti, piemēram, itāļu cienīgas tādas kaislības tiek pasludinātas par īstām, sulīgām, kaislīgām attiecībām, vai ir iespējams vispār attiecības bez strīdiem. Kā jūs domājat, uzrakstat šeit komentāros, vai ir iespējams attiecības bez strīdiem? Strīds parasti ir iekšējā tāda konflikta sekas, un tās sākas tad, kad viens otram grib uzstiept tādu kā savu redzējumu. Piemēram, viens apgalvo, ka šī ir pati labākā filma pasaulē, bet otrs saka, nē, nav gan, un tad jājautā pašam sev, cik svarīgi, lai man būtu taisnība konkrēti šajā viedoklī. Ja man ir runas par attiecībām, varu turpināt, protams, bezgalīgi strīdēties līdz bezsamaņai, bet ja attiecības, piemēram, ir svarīgas, tad kāda starpība par šiem atšķirīgajiem viedokļiem? Bet otru nedzirdēt tādā atklāti nedzirdēt viņu un aitpilnā strīdā ir ļoti, ļoti izplatīti, vai jūs savā dzīvē esat to pamanījuši. Un ir tāds arī ļoti labs stāsts par tādu večiņu, kura nodzīvojusi līdz 130 gadiem. Un pie viņas atbrauc žurnālisti un prasa, kā jūs vispār to dabūjāt gatavu? Večiņa atbild, nu, es vienkārši nekad nevienu nestrīdos. Žurnālists turpina šo dialogu un prasa, bet tas taču nav iespējams. Večiņa viņam pretī atbild, nu, ja jūs sakat, ka tas nav iespējams, tad tas nav iespējams. Tā vietā, lai sāktu strīdēties ar žurnālistu, viņa nevis uzstāja savu viedokli un savu redzējumu, bet to nodemonstrē jau praktiski dzīvē. Un viedokļa apmaiņa pārī, kurā katrs apspriež to, kas viņam patīk vai nepatīk, ir veselīga. Ja tu esi pamanījusi, ka pēdējā laikā tev ir ļoti daudz strīdu ar savu mīļoto vīrieti, noteikti nāc un noskaties bezmaksas webināru Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām, un pēc tam piesakies pie manis uz bezmaksas konsultāciju. Izrunāsim tavu situāciju attiecībās un tavu punktu B, kur tu vēlies nokļūt savās attiecībās. Tiekamies!